Tālāk vārds Vizmai Belševicas kundzei. Es esmu gandarīta, ka lēmuma projektā ir prasīts izvest visus PSRS bruņotos spēkus. Jo pat šajā zālē es esmu dzirdējusi tādus izteikumus, nerunājot nemaz par augstāko padomi, ka mums ir taču jārēķinās ar Padomju Savienības militāro drošību, un tāpēc mēs tā nemaz nevaram prasīt, lai tad visu viņi izved. 40. gadā Padomju Savienības militārās drošības dēļ bija vajadzīgs pa priekšu ievest šeit karaspēku, un pēc tam padarīt mūs par PSRS daļu. Tā kā jūs saprotat, PSRS militārā drošība vienmēr to ir prasījusi, un mēs esam bijuši ārkārtīgi bīstami. Un kāpēc Padomju Savienībai vispār ir kļuvusi nepieciešama militārā drošība? Padomju Savienības aktivitātes pēc Otrā pasaules kara visā pasaulē bija tik agresīvas, ka tikai šo aktivitāšu dēļ pasaule bija spiesta savam glābiņam bruņoties, radīt NATO un tam līdzīgi. Visa šī bruņošanās sacensība, NATO un tam līdzīgas lietas ir tikai Padomju Savienības aktivitāšu rezultāts. Tāpēc par viņas drošību nerūpēsimies, jo viņa goda vārds ir pietiekamā drošībā, viņa apdraud tikai citas tautas. Ja man būtu melns drāns, es šodien atnāktu melnā ģērbusies. Es uzskatu šo par sērdienu, kaut gan par to maz tiek runāts. Lietuva ir salauzta. Un Lietuva ir nodota, viņi ir nodevuši viņus gaišie spēki, jo Lietuvas tauta negribēja šo moratoriju. Lietuvas tauta saprata ļoti labi, ka vai to sauc par moratoriju, vai to sauc par iesaldēšanu, vai to sauc par atsaukšanu, Maskava ir savu dabūjusi. Maskava var tagad teikt, ka viņa var vest pārunas, viss ir kārtībā, dabūs visas pasaules atbalstu un labvēlību, pēc kam tad, kad pasaule būs tā kārtīgi ieguldīs savus līdzekļus un vairāk nevajadzēs, tad varēs rīkoties, kā jau nu patīk, vairs neceremonējoties. Un tāpēc tagad ir jābūt tam jautājumam, ka mums ir jābūt sīkstākiem, ka mēs nedrīkstam ļauties, ka mēs nevaram pieņemt, un ka tas draud mums ar ļoti smagu situāciju un ka jābūt uz to gataviem. Blokāde. Jā, līdz, teiksim, galējai robežai mums ir jārēķinās ar badu. Mums ir tas jāpieņem, un varbūt mums jau tagad ir jāorganizē lauki, lai lauki varētu pieņemt mūsu nākotni, mūsu bērnus. Ja lauki nevarēs piegādāt pilsētai pārtiku, jo, lai lauki piegādātu, jūs saprotiet, ir vajadzīga degviela un tam līdzīgi, ja tā, bet bērnus glābt varētu. Mums ir jāiet līdz galējām konsekvencēm, jo, ja mēs tagad zaudēsim atpakaļ, mēs neko nedabūsim. Un man pat liekas, ka ja mums būtu drausmīgi grūti līdz pēdējām, tas mums ļoti palīdzētu, jo tie, kas te meklē labu dzīvi, tad patiešām brīvprātīgi repatriētos. Un paliktu mēs, kuriem ir tikai šī mazā zeme.